Man ir otrais bērniņš, un līdz ar to es zinu, kā ir tad, kad tu nerealizējies. Respektīvi, tu esi tikai mamma, tikai maisaimniece, kā es sevi ieliku pati. Un šoreiz es tā negribu. Šoreiz, lai gan grūtniecība bija tāda miegaina, un es vispār neko negribēju, tad tagad, kad man piedzima dēliņš, tad es tagad jūtu, es negribu tā vairs. Es negribu tā, jo ar pirmo bērnu bija tā, ka psihosomātika man nodzina līdz grīdai. Reāli es gulēju uz grīdas ar visu meitu, raudāju, jo tas bija kaut kāds, viņai laikam gadiņš bija nepilns. Kad es sapratu, ka ja es neko nedarīšu, tad viss čau. Tas viss bija ļoti dzīvi mainoši tiešām. Tu man parādīji, ka es varu, ka man ir jāsāk sevi mīlēt, lai gan mans pieprasījums bija pavisam cits, bet šodien es varu teikt, ka tas man ir devis enerģiju, pārliecību. Veikalā es vēl neesmu bijusi, bet tā doma, ka viss, ko es daru priekš sevis, ir tāpēc, ka es sevi mīlu, tā man stiprinās. Tāpat es palaižu vaļā to, ka es visu varu, un jā, citreiz šķiet, kā stundas laikā var sevi, es teiktu, sadziedēt. Var. Paldies par šo iespēju. Novēlu katrai un katram nokļūt tavā enerģijas laukā. Paldies! Šodien pie manas istabā ir Inga, un pēc viņas vārdiem viņai aktuālākā tēma šobrīd ir svars. Sveika, Inga! Sveika! Savā pieteikumā tu rakstīji, ka tu gribētu parunāt par svaru. Jā. Ko tu ar to biji domājusi? Svars tā lieta, kas visu dzīvi man seko līdzi ar domu, ka ir virssvars. Vai var teikt, ka svars ir tā lieta, kas kontrolē tavu dzīvi? Jā. Kā tu nosaukt savas attiecības ar svaru vienā vārdā? Divos. Labi. Smagi un bailes. Ļoti labi. Par ko ir bailes? Patstāvīgas ikdienišķas bailes par to, ka nāks klāt. Un kā, kad tu baidies par to, ka nāks klāt, kā tas ietekmē to, kā tu dzīvo? Kā tu izvēlies dzīvot? No kā tu atsakies vai tieši pretēji, ko tu sev ļauj varbūt darīt daļ tā? Tieši braucot uz šo sesiju, man bija par šo pārdomas. Un manī mijās divas tās domas galvenās. Viena no domām ir par to, ka varbūt saķauju sev pārāk daudz. Ja? Viena ir tāda teorija. Otra atkal ir, kad es daru pārāk daudz, jo es daru ļoti daudz tā labā, it kā man šķietam. Ja? Bet atkal ir tā otra puse. Tad visu laiku nevar noprast, vai tas ir pa daudz, vai es sev ļauju pa daudz. Vai ir bijis dzīvē kāds periods, kad tu padodies? Nē. Es esmu uz kaut kādu varbūt mirkli, esmu palaidusies, bet nē. Kad domā, kas notiktu, ja tu vienkārši pieņemtu, kā tas ir un beigtu cīnīties ar to? Tad es noteikti ēstu katru dienu, daudz ko lieku. Un, jā. Ja es tev teiktu, ka tavam svaram nav saistības ar ēdienu? Pilnīgi piekrītu. Tāpēc esmu šeit. Tad ar ko, tavuprāt, ir šī saistība? Ar ko? Kas ir tā emocija, ko tu iegūsti apēdot kaut ko? Kā tu domā? Kas tas ir? Kaut kāds mierinājums. Tad kādos brīžos tev sniedzas roku pēc ēdiena?
Kad ir dusmas, bailes, neizpratne. Dusmas, bailes. Bailes tu mini jau otro reizi. Par ko ir bailes? Ja neskatāmies uz ēdienu par to, ka tu varētu pieņemties svarā un tagad kaut kas izmainītos tajā fiziskajā ķermenī, par ko tev ir bailes ikdienā? Ļoti daudz lietas var uzskaitīt. Pamēģini pēc prioritātēm salikt tās, varbūt, kuras tā visvairāk kā sarkanā lampiņa tev deg un visbiežāk. Tas attiecās pret manīm vai pret apkārtni man apkārt? Saki, kā personiski par manīm. Kāds bija jautājums? Par ko tev ir visvairāk bailes? Par ko man ir visvairāk bailes? Ikdienā. Ja mēs nerunājam tieši par lieko svaru, bet vispār par bailēm kā tādām. Man ir noteikti, jā. 20 gados man vispār šāda doma nebija, bet 30 šobrīd, jā, man ir domas, ka es nepaspēšu pagūt to, ko es vēlos, un es neesmu izdomājis, ko. Tu nezini, ko tu vēlies, un tu baidies, ka tu to arī neuzzināsi. Jā. Kas ir tā man tā laimes atslēga, jo es ļoti daudz ko esmu mēģinājusi, un es nekad nestāvu stāvu. Jā, man nesnāca viss, es padodos. Tā nekad nav bijis, un tad ceļu tālāk un mēģinu citas jomas, bet es vēl neesmu atradusi īsto. Kā tu zināsi, ka tā ir īstā? Ka tā sniegs visās man tā kā prioritārajās jomās pozitīvu tā kā iedarbību. Tātad, ja es tev pareizi sadzirdēju, tad tu dzīvo pēc principa, ka ir kaut kur laimes atslēga kādā no profesijām, kuru apgūstot un kuru esot tajā profesijā, tā būs laimes atslēga priekš visām sfērām. Iespējams, jā. Iespējams. Šāda teorija ir manā galvā, jā. Es atļāvos tev pajautāt tavu dzimšanas datumu, un tajā stāv kods, ka tev ir vienā no cipariem vīrišķā enerģija, kas ir stāsts par sasniegšanu, materiālo pasauli, iet, darīt, stratēģija. Tie ir saucamie krīžu menedžeri, kad visi cilvēki krīzes situācijā aizmūg prom, tad Inga nāk un saka, viss tā, man ir risinājums. Un tas nozīmē arī to, ka tu savā dzīvē bieži vien radi problēmas, lai viņas risinātu. Absolūti, noteikti. Jā. Jo viņās ir forši paspīdēt. Noteikti. Tāpēc gribu atrast to jomu, kad es varu paspīdēt bez triggera, bez problēmas. Ne gluži problēmas, bet vienkārši lietas, kas ir jāatrisina. Es to tā teiktu. Bet ja es tev teiktu, ka tas ir tavs pluss, tā ir tava superspēja. Ja, tev tas ir ierakstīts iekšā, un tavā dzīvē ir notikušas ļoti daudz dažādas situācijas, kuras tev ir novedušas līdz šai superspējai. Ja, ka lielākā daļa cilvēku krīzes situācijā sabīstās kā krabīši atpakaļ gaitā ielien aliņās, bet tevī ir šī superspēja. Tanī brīdī, kad visi ir pazuduši, tu tā kā sagrupējies un saproti tā. Mēs tagad daram šādi, te ir jārīkojās tā, un pavisam mierīgā prātā to var izdarīt. Mēs taču to varam nosaukt par superspēju. Varam. Jā, tieši tā. Un tev tas ir ierakstīts iekšā kodā, kas nozīmē, ka tev bija jānonāk pie šādas atziņas, ka tev šis ir jāpild. Bet šim pašam aspektam ir vēl viena ļoti līdzi sekojoša lieta. Problēmas ar tēvu. Kā tu skaties uz savām attiecībām ar tēti? Vai tev tādas ir, vai tēvs ir klātesošs, un kā tas ir bijis laika gaitā, kā tu noraksturot to? Man viņš ir svarīgs. Jā, man ir svarīgs tēvs. Es viņam arī esmu svarīga, es zinu, ka es viņam esmu svarīga, bet šajās mums ir ļoti ģimenē tāds trauksmēns cilvēks. Dabas, jā, trauksmes. Patstāvība viņam visu laiku ir klātsoša. Un tas tās attiecības nedaudz tā kā padarīs tāds, nevis netīras, bet virspusējs. Bet ar to cilvēku tā kā negribu tādās dziļākās attiecībās ieiet, jo tu zini, ka tur vienmēr būs pat ne strīdi, bet
Bailes. Jā, viņā ir ļoti daudz pašam ir tādas, viņam jebkura situācija ir tāda kaut kas smags. Jebkura situācija, tur nopirkt etalonu, tas būs smagi. Nevis pateikt, jā, es tur pienākšu, paskatīšos, kas tur jādara, 3 reizes nesnāks, 4. sanāks. Viņam ir tas caur tādu smaguma, grūtuma, trauksmes prizmu, uztraukuma. Jā, es nezinu, kā to izskaidrot. Un attiecīgi tas visu laiku dzīvē ir gājis, ka viņš ir bijis ļoti tāds uztraukts cilvēks. Skatoties uz viņu, ko tu esi nolēmusi? Kā būs tev? Man uz to tur jau tāda problēma ir. Es saku, līdz 30, kamēr man nebija 3 bērni. Un, attiecīgi, tagad jau, kas es ļoti daudz profesijas izmēģinājis, man ir ģimene, man ir viss šīs, kad tas tomēr saspīlē to nervu sistēmu. Un es redzu, ka man tā kā iet uz viņa pusi tā visu mentālā situācija. Smagi, jā. Tā kā es ļoti sevi redzu tā kā līdzīgu viņam pēdējā laikā, jā, vairāk. Bet viņš ir klātsošs, viņš ir ģimenē, vecāki nav šķīrušies, attiecīgi viņš vienmēr bijis. Bet tā kā viņam darbs saistīts ar, viņš nav visu laiku uz vietas, viņš pārstrā praktiski nav bijis. Viņš ir bijis mājās, tur mēneši ietvaros, tur nedēļu. Kā tu bērnībā parādīji, vai pareizāk sakot, bērnībā, kad tu biji maza, kā tu izlēmi iegūt uzmanību no tēta? Kādas bija tās darbības, kā tu kā meita varēji iegūt uzmanību no viņa, kad viņš bija? Kas tev bija jāizdara, lai tevi, pieksim, ievērotu, paslavētu? Bija jābūt ļoti labai meitenei. Viss tā arī tika būvēts, principā, es varu teikt. Protams, kā ļoti daudziem kā bija tā noteikums, ka jums ir māsā, ka jums jāiegūst labas izglītības. Tas ir jūsu noteikums. Tas ir izdarīts. Principā visu laiku, es nezinu, no kura vecāka tas nāk, bet varbūt arī no vecākiem, bet es sevi aizvien vairāk atklāju sajūtu, ka es neesmu nevienā jomā pietiekoši laba. Tā ir galvā pat visu laiku konstanta doma, ka tu neesi pietiekoši labi. Es pabeidzu to, tu neesi pietiekoši labi. Tu zini, to neesi pietiekoši labi. Un kā tu domā, kam tā balss tavā galvā pieder? Es saku, es nezinu, droši vien maniem vecākiem. Es negribu visu tagad tā kā priekšā, bet es nezinu. Es nezinu. Tu zini? Zinu. Tu 100% zini. Okay. Tad, kad es uzdodu šo jautājumu, pamēģini sadzirdēt pirmo domu. Tu neesi pietiekami laba vai var labāk, kam skan šī balss? Kas tev liek? Man jau vienmēr liekas, ka man pašai. Jā, protams. Ka es esmu pati tā kā tas kodols tam jautājumam. Jā, tāpēc, ka tas skan mūsu galvā, mums vienmēr liekas, ka tā ir tā mūsu balss, bet patiesībā mēs pret sevi dabīgi tā nekad neizturamies. Mēs dabīgi sevi nenoniecinam. Jā, tas ir iemācīta uzvedība. Iemācīts mums tā ir domāt. Vecāki to mums iemāca aiz laba, tāpēc, ka viņi grib, lai mēs aizvien labākus rezultātus sasniedzam. Jā, kad varēja jau labāk. Kad kaut kādas mazas piebildes ar domu, ka varbūt pat motivēt. Jā? Es zinu, ka tu vari labāk. Es zinu, es laikam teikšu, ka tēvs nav tas cilvēks tomēr ģimenē. Kad viņš tomēr nav tas cilvēks, kurš sagaida vairāk. Jā. Nē, viņš nav. Viņš vienkārši ir trauksmēts, un ar to viņš sevi nevar izdīlot, kur viņš vēl var padomāt par kaut ko citu. Nē. Viņam bija svarīgi, lai mēs iegūstam ar māsu labas izglītības un dzīvē būtu mums labi. Tas ir sasniegts. Izglītību tu pati izvēlējies savējo? Bet, protams, ka nē. Kā es pati izvēlējos? Jā, viņai bija jābūt labai, labi pelnošai. Tas bija tāds, no vecāka puses tas bija labai jābūt, no manas puses arī labi pelnošai. Jā. Kā tu domā, ja tavs uzdevums nebūtu apmierināt vecāku vajadzības, vai tu izvēlētos to pašu profesiju? Es domāju, ka uz to brīdi jau viss bija tik ielikts tajā zemapziņā un domāšanas veidā, ka jau uz to brīdi es
vairs nezināju, kas ir tas mans. Es jau atceros sev ļoti sen, principā. Bet, ja tu tagad paskaties atpakaļ, vai tu izvēlētos to pašu profesiju, jo tev nevajadzētu būt? Nē, es domāju, bet es varēju tad izvēlēties kaut ko citu, bet arī tagad skatoties pēc mana, kāds ir? Temperamenti, jā, pēc man temperamenta es saprotu, ka es diezgan labi esmu notrāpījis. Man arī tā patika ziņā, pat varētu būt ok, bet man liekas, taču vari kaut ko vairāk. To vajag vairāk, tā. Bet arī par to sportu, piemēram, gribēju pieminēt, lai es neaizmirstu to domu. Piemēram, par svaru. Piemēram, es aizēju tur 3 vai 4 reizes, 3 tas man tāds aizēju uz sporta zāli, piemēram, tā piekdienā vai sestdienā es sēžu un domāju, jā, tu izdarīji to. Bet varētu taču labāk. Un tad viss tas sabrūk. Tur nav nekāda tāda gandarījuma un viss. Tātad visām darbībām cauri iet tas, ka es neesmu pietiekami laba un es neesmu pietiekami labi izdarījusi. Jā. Pilnīgi visā. Kā tu domā, kad izteikti, no kāda vecuma izteikti tu jūti šo sajūtu sevī? Varbūt no kādiem gadiem 13, 12, varbūt tā. Kas tajā vecuma posmā notiek tavā dzīvē? Kādas izmaiņas? Nekādas tādas spēcīgas izmaiņas. Varbūt kaut ko arī ietekmē tas, ka tur apcelšana. Es gāju no sākuma pie mājas skolā, attiecīgi tādā rajona zemelīņu skolā. Un, varbūt tas, bet man vienmēr bija tāda, tajā mirklī, kad man bija tās apcelšanas, rudmatības un tā tālāk, kad bija tā apcelšana, tad man bija tāda iekšējā vienmēr doma, nē, tā jau nebūs. Es vienmēr būšu labāk, es vienmēr būšu labāk. Un varbūt tas ir tas, kas man triggero šobrīd, kad man jābūt labākai. Tas nozīmē tikai to, ka tas tevī jau bija iekšā. Varbūt. Tajā brīdī. Jā. Ok. Paskaties vēl nedaudz iepriekš. Kas izmainās vēl tavā dzīvē? Nedaudz pirms tam jau. Kur ir šī sacensība? Vai tev ir māsa vai brālis? Man ir māsa. Jaunāka? Vecāka. Vai jūs tikāt salīdzinātus? Nē. Absolūti nē. Un vai tev ir bijusi vēlme kādreiz līdzināties māsai? Jo varbūt tev liekas, ka viņa sasniegusi kaut kur tajā posmā. Nē. Tā kā tajā posmā tev šī sacensību garšas ar māsu nebija. Okay. Kur pameklē atmiņā, kur tu viņu sāc redzēt šo sacensību garšu, ka tev ir jābūt kaut kādā ziņā labākai? Jo kas tad būs, ja tu nebūsi labāka? Es nezinu, ļoti grūti uz to domāt par tādu pagātni. Nedomā. Vienkārši atbildi, kā tu jūti. Kas tad būs, ja tu nebūsi tur labāka? Tad tu nebūsi. Nebūsi vienkārši tajā grupā, kur ir cilvēki ar, ne līderi, bet veiksmīgi cilvēki. Veiksmīgi cilvēki. Tad ir kaut kādi iedalītie cilvēki, kaut kādi ir veiksmīgie cilvēki un kaut kādi ir neveiksmīgie cilvēki. Jā. Kurā brīdī tev rodas šis iedalījums? Kā tu par viņu uzzini, ka ir kaut kādi veiksmīgie un ir neveiksmīgie? Šo jautājumu tiešām es nevaru tā atbildēt. Es nezinu, es saku, kaut kādos 12, 13 gados jau tad bija ļoti ekstraverta un gāju visur, kur es varēju iet. Piemēram, tur es gāju šūšanas pulciņā, jā. Man it kā patika tur tā šūšana, jā. Bet tas ir mans temperaments. Es nevaru vispār pabeigt ikdienā lietas. Dzīvē lietas nevar pabeigt. Pamēģini neiet prom no mūsu tēmas, pamēģini neiet par temperamentu, nemeklē neko. Vienkārši padomā, kas būs, ja tu nebūsi tajā veiksmīgo pulciņā. Tad es neatradīšu to savu laimi, to laimes nodarbošanās veidu. Nezinu, jā. Tātad tevī ir šis sasējies šis mehānisms, ka ir kaut kāda laimes atslēga, kura ir veiksmīgajiem cilvēkiem, kuri ir kaut kāds
rādītājs? Kas ir šie veiksmīgie cilvēki? Kā tu viņus identificē? Es teiktu, ka tiešām tas arī atnāca tikai tagad, ka vairs nav tas moments, kad jā, tu esi veiksmīgs, jo tāpēc tev tur tas, tāpēc es veiksmīgs. Drīzāk šobrīd eju uz to, kad es esmu pa īstam laimīga. Tā par to iet tagad tā galvenā. Jo līdz es kaut kāds 10 gadus strādāju, tur, jā, tev ir laba alga, tev ir tā kā labs status, viss forši. Un tad, nebija vienalga atrast tas tā kā tāds. Super, un uz to es arī vedu, ka kāds sakars veiksmēji ar laimi. Jo tu tiecies tur, ka veiksmīgiem ir laimes atslēga. Tad tu kļūsti par to veiksmīgo, jo realizē savu darbu, viss, un saproti, ka nestrādā. Nav laimes atslēga tur. Jā. Tātad šis mehānisms, ka laimes atslēga ir vienlīdzīgs ar kaut kādu veiksmi, finansēm un tā tālāk, īsti neiet kopā. Neiet. To es jau esmu, tā kā ilgi domājot, izdomāju. Jā, pamēģinot, ieraugot uz sevi, visu to sapratu un izdomāju. Tad pie kāda secinājuma tu esi nonākuši šobrīd? Kur tad ir tā laimes atslēga? Turpinam mēģināt. Turpinam mēģināt, jā. Tas, laikam, būtu tāds. Protams, es esmu nedaudz pagurus, es teikšu, kā ir. Kur tu šobrīd mēģini atrast laimes atslēgu? Kādā ziņā? Darba jomā vai es nezinu, es tev prasu, kādā ziņā? Man šobrīd ir ļoti aktuāls temats, tad atvērsim vēl vienu tematu. Ļoti aktuāls temats pēc tāds viens mans traumas pagājušajā gadā, trauksme. Man sākās trauksme vienkārši 10. oktobrī. Es pat zinu datumu pirms gada. Un šis ir tagad tas, kas man ir pilnīgs fokus un pilnīga tā kā dzīves galvenā lieta, ko es cenšos izmenedžēt un sakārtot. Un es par tiem darbiem pat nav tāds fokus, galīgi nav, bet tagad ir trauksme. Kāpēc viņi radās? Es domāju, ka viņi radās, tāpēc, ka ir šīs 10 gadus jautājums par to, kad nav darīts tas, kas ir paticis, nav pārāk daudz sevis esmu šaustījusi un tā tālāk, un tā joprojām pārāk daudz uztraukusies, pārāk daudz domājusi par apkārtējām lietām. Tātad visus iemeslus, kāpēc tas ir, tu zini? Jā. Un gada laikā, ko tu esi no tā izmainījusi? Es esmu sākusi aktīvi sportot regulāri, meditēt. Jā, agrāk es tiešām pirms 5 gadiem es par to tā diezgan jāatzīst iesmēju, ka tas tā vispār nav kaut kas cits, kaut kādiem citiem cilvēkiem domāts. Jā, tas ir tagad tāds aktuālais, pastaigāties cenšos. Vairāk tiešām laiku pavadīt ar sevi, jo agrāk man pat tas bija grūti. Ja pirms vīra un ģimenes atceros sevi, man pat bija tiešām smagi pavadīt tur pusstundu ar sevi vienu pašu. Man vajadzēja obligāti draugus blakus. Man vajadzēja vai ģimene, draugi, kaut kāda darbība, nodarbošanās, sietēs iet vilcienē un tālāk. Tāds. Un kādi ir rezultāti tam? Kā ir uzlabojusies situācija gada laikā? Rezultāti tādi, ka es sevi vairāk sāku iepazīt. Tas ir, galvenais. Ko tu uzzinājusi par sevi? Ko vairāk vajadzētu akcentēt, ko mazāk vajadzētu ikdienā ņemt vērā. Lai būtu kas? Lai man nebūtu šī trauksme. Un pie kādiem secinājumiem tu esi nonākusi? Lai nebūtu trauksme, ir jādara kas? Jādzīvo vienkārši brīvi, patiesi. Es esmu kļūst daudz patiesāk. Piemēram, agrāk es nevarēju tur, kā vienkārši situācija piemērs, tur atbrauc radinieki. Es nevarēju pie viņiem tur ierasties, bez make-up. Piemēram, tur atbrauc pie vecākiem radinieku, un es tur atbraukšu ar savu ģimeni. Es nevarēju tur ierasties. Tagad es vienmēr sakoptu, bet, bišķī tas ir tā jau atlaista situācija mazliet. Jo agrāk tas bija tāds,
Mēs nevaram braukt tur ciemās, tāpēc, ka tur man nav tādas drēbes, šitāds. Es neesmu tur pietiekami labi tur neizskatos. Man ir otrās dienas mati. Nu, tad sākas šis viss. Tātad visu laiku šī vēlme būt labākai par citiem? Nu, nē, būt pietiekoši labai kā viņi. Nevis par citiem. Nē, noteikti nav tik labs pašnāvērtējums. Monētas otra puse - būt labākai par citiem. Man tāds domas vispār nav galvā par citiem būt labākai. Man ir tikai doma, ka būt tādai, kā ir visi, tā kā turēt līdzi. Kāda tavā galvā ir visi? Kam tev ir jātur līdzi? Veiksmīgi. Visi apkārt ir veiksmīgi, visi ģimenes rādi, visus tu redzi kā veiksmīgos? Jā. Bet tas ir, ceru, ka man mamma šito neredzēs. Tātad visi ir veiksmīgi, un tu gribi būt kā visi viņi. Pareizi es tev saprotu? Jā. Un tu vienīgā esi tā neveiksminieca starp visiem? Jā. Nē, es sev neuzskatu par neveiksminieci, tāpēc, ka es tā kā cenšos un daru. Tas ir tikai tāpēc, ka ar tādu viņiem visiem tas ir pats par sevi radies. Tā kā jā. Tev ir jāpiepūlās priekš tā. Tā kā jā. Man ir bijis tā kā smagi jāstrādā priekš tā, lai es tur iziet 10 profesijas un nokļūt tur. Bet, pārējiem viss tā? Kā kuram. Bet šis nāk no manas mammas. Un tad tev ir tā vērtība, ka tu esi vērtīgāka kā pārējie, jo tev ir gājis grūti. Visiem tas ir viss tāds pats par sevi. Ja es tev piedāvātu samainīties ar viņiem visiem vietā, vai tu viņu dzīves? Viņu dzīves. Kāpēc? Es negribētu, man ir bijis pietiekoši labi. Nē, es galīgi nesūdzos par savu dzīvi, izņemot šos profesijas jautājumus. Es galīgi nesūdzos par savu dzīvi. Es katru dienu ceļos ar pateicību, ka man ir tas. Tad sanāk, kad tu atnāci uz šejieni ar to, ka tev ir tev prasībām neatbilstošs svars. Jā. Tātad sevis nepieņemšana? Jā. Bet tagad tu saki, ka tev viss ir kārtībā. Nē, nepieņem es sevi. Jā, labi, ok. Mums ir jānonāk līdz kaut kādam tomēr, jo kamēr ir šīs pretrunas tevī pašā, tu sities gar vienu vai otru sienu. Lai tu kaut ko sevī mainītu, tev vispirms ir jāierauga tas, ko tu gribi, kas lai būtu. Un mēs nevaram mainīt neko, ko mēs nevaram pieņemt vispirms. Es piekrītu, ka es sitos. Tas ir skaidrs. Es domāju, ka es vai nu sev, vai nu kā man svarīgs droši vien apkārtē kaut kāda cilvēka viedoklis, kad es nevaru atzīt to, ka tā ir problēma. Un kas ir tava problēma? Pamēģini tagad sakoncentrēties un nofiksēt, kas tad ir īsti tava problēma. Jo četrniekam patīk radīt problēmas, lai viņas risinātu. Ja tev nav problēmu, un tu viņus vienkārši radi, lai risinātu, lai būtu šī atskaita, ka man jau tas prasīs ir ļoti daudz un grūti, jums tas viss ir tāpat. Un tad es jūtos vērtīga. Nezinu, tiešām nezinu. Tad kur ir tā problēma? Jo tu teici, ka visi ir apkārt tik veiksmīgi. Es saku, ja viņi ir tik veiksmīgi, ņem viņus dzīves stāstus. Nē, tos es negribu. Kāpēc? Ja viņi visi ir tik veiksmīgi. Es jau nesaku, ka mans dzīves stāsts nav labs. Tas ir fakts. Es viņu pieņemu un esmu pateicīga par viņu. Viņš ir bijis, viņš ir foršs. Tā kopumā, jā, bet... Tad, ja viņš ir foršs, tad kur ir tā problēma? Nezinu. Tiešām nezinu. Bet, vēl gribās pieminēt par kaut kādu viens moments bija. Tas, ko jautāju, man mamma vienmēr tā dara, kad... Es jau aizmirstu, par ko mēs runājam, bet gribējās pateikt. Mēs, ka tur kaut ko varēs izšķitināt. Vienkārši viena situācija, pavisam cita, bet tas man ir palicis atmiņā. Piemēram, es rādu mammai bildi ar savu dēliņu, viņam bija jubilē. Un mēs nebijām tur uz tādu konkrētu fotosesiju, bet tā uz ātro tur nofočējāmies. Un es viņai rādu to bildi, un viņa nevis redz to foršu un tīrumu, jo tā bildi bija ļoti mīļa un tā, un viņš tur apķēris.
Un viņa man tāda saka, klausies, Inga, tev jāaiziet pie friziera nogriezt tos matus, tev tajā bildē tik sausi gali izskatās matiem. Tas sapratu, jā. Jā. Tātad tās domas tavā galvā tomēr pieder tavai mammai? Man liekas, ka jā. Vai viņa jau ir dzīvojusi pēc tāda principa, ka nekas nav nekad pietiekami labi? Varbūt viņa pret sevi tāda ir bijusi? Jā. Nē, tas, ka nav pietiekami labi, bet es jau nevarēšu tur vairāk, es jau nevarēšu labāk. Es vienkārši, piemēram, spilgti atceros vienu reizi, man bija kādi 15 gadi, un es aizgāju, es nezinu, man politika vispār neinteresē, pēc fakta, es neesmu vispār politiķis, bet es aizgāju kaut kādu to, kas skaitās jaunā laikam vienotības, nezinu, un tur bija tāda jauniešu kopiena, un es aizgāju to kopienu, es to vienreiz aizgāju, un tā kā, nu jā, viņi visi te ir labāki, labi, es vairs te nenākšu. Tas pats ar to mammu sakarībā. Vienkārši man liekas, tas pats viņai visu laiku ir tā. Es saku, tu maini to darbu. Nemaini. Nē, es taču nemainīšu nekas, ka man tur tas nemainīšu. Tā. Kāpēc nemainīsi? Tāpēc, ka viņa baidās. Viņa ir baidās no visu. Man tas ir iekšā arī. Tu arī baidies? Mainīt darbus nebaidos, ne. No kā tu baidies? Bet es saku, man iekšā tās bailes ir. Jā, bet no kā tu baidies? Ja mainīt darbu nebaidies? Mainīt darbu nebaidos. Kas tev būtu jāizdara, kas tev liktos bailīgi? Kas man būtu jāizdara, man liktos bailīgi? Uzstāties varētu? Jā. No es vispār kādreiz gribēju būt populāra. Jā, vispār tagad ir tā prasta saka, bet es kādreiz gribēju būt populāra, jā. Tad no cilvēkiem bailes nav? Nē. Runāt nav bailes? Nē. Parādīt sevi nav bailes? Nav bailes, nē, bet ir tās lietas, kas nav pietiekoši labi. Tāpēc varbūt arī nevajadzētu. Un tad, ja nav pietiekoši labi, nav pietiekoši labi un visticamāk nekad arī nebūs. Tāpēc, ka kas pasaka to, ka ir pietiekoši labi? Es pati. Tā ir tā pati balss galvā un neviens cits tanī brīdī jau nevērtē. Tu pati sev iedod novērtējumu, vai ir vai nav pietiekoši labi. Un te ir jautājums, vai kādreiz būs pietiekoši labi? Ceru, ka būs, jo es no tā esmu nogurusi. Iedomājies, ka šodien ir tā diena, un tu nospiedi pogu, uz kuras rakstīts, ka viss turpmāk ir pietiekoši labi. Tu uzspiedi uz šejienes, un no šodienas viss būs pietiekoši labi. Pamēģini. Es tev parādīšu, kā tas strādā. Jā. Un tagad vienkārši no šīs dienas ir viss pietiekoši labi. Esi šajā sajūtā. Bet man uzreiz iemetās galvā doma. Uzreiz, momentā. Tas ir bēdīgi, tiešām. Un man ir žēl, ka tā ir. Saprot, man ir žēl, ka tā ir. Un es zinu, kad man mamma to tā skatīsies šo video, un viņa man šito ļoti ilgi pārmetīs, kad ir bijis tāda situācija, ka redz, es tevi audzināju tik forši, tik labi, bet, Tu arī esi forši un labi. Viņa tā kā, man ir žēl, ka man par viņu tā jāsaka. Jo es viņu ļoti mīlu. Bet tas jau nemaina, mēs jau nemeklējam vecākos vainu. Nekad neviens vecāks negribēja tev sliktu. Mēs kā bērni bieži vien paņemam savādāk interpretāciju. Stāsts ir par to, jo vecākiem bieži vien ir vislabākais nolūks. Jā, kas bija vienkārši zinu, ka viņi to klausīsies un pārmetīs. Kas bija pirmā doma? Tā bija pirmā doma. Pirmā doma, ka tava mamma tev pārmetīs, ka tev ir pietiekami labi. Jā, ka viņa nebija, ka redz, ka es viņai pārmetu, ka viņa tomēr nepietiekoši labi mani tur audzināja, es nezinu, bija blakus un tā tālāk. Cik bieži tev ir šī sajūta? Nē, nav ikdienā, vispār nav. Kad es varbūt, es terapierēju, kad es aizēju pie terapeita, varbūt kaut ko runājot, tad tur, jā, šis paspīd. Jo es jau tā kā neko īpaši cenšos nekomentēt.
cenšos tā kā neielaisties tādās. Jo parasti tas beidzas ar strīdiem. Es, māsa un mamma sēž, un mēs kaut ko runājam. Es saku, mamma, tu kā vienmēr, kāpēc šitā tāda? Nē, protams, ja jau tu šeit sēdi, tad jau, protams, būs komentārs, ka kaut kas nebija tur, kā tu gribētu, un tā tālāk, un tā, protams, es taču centos. Un viss tas beidzas ar strīdu. Viņas ir tā kā kopā, un es esmu out. Strīds ir tad, ir tikai viens scenārijs, kurā ir strīds. Strīds ir tad, kad tu gribi, lai otrs domā kā tu. Strīds. Jā, tiešām. Jo tad, kad mēs katrs domājam par savam, bet es pilnībā pieņemu, ka tu vari justies tā, bet es pie šī paša galda sēžot varu justies savādāk, mums strīds neizveidosies. Bet strīds izveidosies tad, kad es mēģināšu panākt, ka tu domā precīzi tā kā es. Un te ir jautājums, tanī brīdī, kad tev ir strīds ar mammu, tad kur ir problēma? Tur jau tā lieta, ka no manas puses nav strīda. Es viņiem vienmēr pasaku, es vienkārši saku savu viedokli. Mums nav pat strīds, tas vienkārši tas netiek nekādi tur šķetināts runāts par kaut kādām tādām lietām. Vienkārši es pasaku savu viedokli un viss. Okay. Un tas vienkārši beidz tā saruna, vai viņas, mana māsa ar mammu savā starpā tur mani pārskalo, kā tur tas, Inga tur to, Inga šo, viņi tāpat neklausās, viņi tāpat to darīs, saka, jā, es tāpat to darīšu, visu, ka man ir savs tā kā pieņems, kā vajadzētu. Un kā tanī brīdī tu jūties? Kādas tās emocijas ir, kad tas tā notiek? Tā kā, ka viņas ir pret mani. Viņas ir pret mani abas divas kopā. Ir labākas par tevi tanī brīdī? Nē, tā nav, bet vienkārši tāda sajūta, ka, jā, droši vien man atkal kaut kas tur nesanāks, neizdosies, tāpēc, ka vienkārši man tā kā bišķīt netic. Tev netic? Jā. Un tanī brīdī, kad tev netic, ko tu nolem? Kā tas būs grūti? Un tad, kad tas ir grūti, tad kā ir? Tev taču tad ir azarts. Mesties iekšā un izdarīt. Jo pēc tam tu varēsi pateikt, ka tas bija tik grūti. Bet tu to realizēji. Jo tas, kas ir viegli, tas it kā nedod tev vērtību. Tas, kas ir viegli izdarāms, tas ir tā kā pats par sevi un neskaitās. Tas, kas ir grūti. Bet ar šo es arī, ja godīgi, tagad es arī savilku, kāpēc man ir 3 bērni, vispār ļoti maz starpība. Jo tas ir grūti. Tas ir grūti, bet es to izdarīšu. Jā, es to izdarīšu. Un labi izskatīšos vienalga tajā Ziemassvētku ballē. Jā. Un vēl pa nakti uztaisīšu to un to un izdarīšu šo. Un vispār jūs atbrauksiet un tev viss būs ļoti labi. Un šis ir mehānisms, kuru tu pati sev būvē, lai savu vērtību noturētu. Pati savās acīs. Jā, tu radi šo grūtību, ar kuru tu pati meties iekšā, pati lepojies par to, ka tu esi izdarījis. Tikai viena problēma, ka tu bieži gaidi, ka to pamanīs no malas. Ja, kad arī to kāds vēl novērtēs. Un ja tā nenotiek, ja tā mamma nenovērtē, tad ir tas rūgtums iekšā. Ja, jo liekas, ka gribas, varbūt. Bet tomēr atgriezīsimies pie pogas, kur tagad viss ir viegli, kad tu nospied to pogu. Labi. Un viss ir viegli. 1 dienu, 2 dienas, nedēļu. Mēnesi. Nē, tā vienkārši nevar būt. Tā nevar būt. Man doma, ka tā nevar būt. Tā nevar būt, kāpēc? Tāpēc, ka manā ikdienā ir ļoti daudz darbību, kuras es veicu. Un kas notiek, ja mēs tās darbības noņemam nost, tev viņas nav vairs jāveic? Zaudēju, tad es zaudēju. Ko tu zaudē? Es zaudēju, es nezinu. Ko es zaudēju? Viss ir viegli. Tev vairs nav jāveic visas tās darbības. Un tu saki, ka tu zaudē. Ko tu zaudē?
Nu, tā ir padošanās. Manās acīs tā ir padošanās. Padošanās? Jā. Kam tu padodies? Svaru arī nomest ir grūti, vai ne? Visu laiku tas ir jātur tādā. Jā. Un tad, kad ir grūti, tad ir tīk forši. Ja tas būs viegli. Manās acīs tas nevar būt viegli. Jā, tas nevar. Tas nedara. Man tas nedara. Man nedara viegli. Man laikam nedara viegli. Es nezinu. Jā. Tieši tā. Jo tad tu jūties, ka tu esi zaudējusi un padavusies. Jo tev vairs nav nekas grūts jādara, tev nav vairs jādara, tad tu esi padavusies. Un kas notiek, kad tu padodies? Ka vairs nebūs grūti, un tu padodies. Pasaka, viss stop. Tie visi 100 darbi, kurus tu sev esi uzlikusi, viņi visi nobirst. Paliec tad viegluma sajūta bija, kad kā runāja. Bija šādi, tad mazliet viegluma sajūta, bet ir tā padošanās, un to negribās nekādā gadījumā padoties. Es nedrīkstu padoties. Jo kas tad notiks? Nu, tad es vairs neatradīšu, vienkārši neatradīšu, kas tad varētu būt tā nodarbošanās, ko varētu nodarboties. Tad man nebūs tas vēlamais izskats. Tajā viegluma sajūtā nav iespējams atrast nodarbošanos un vieglumu un izskatu. Ir tikai iespējams caur grūti visu to atrast. Manā galvā, jā. Pamēģini pabūt tajā sekundi, tajā stāvoklī, kur es tev saku, viss nobirst, viss tev vairs nav jādara šīs grūti darbības, kuras tu esi uzlikusi pati sev. Un tu vienkārši esi, un visi tie pienākumi nobirst. Tu padodies. Nu, labi, piemēram, labi, pienākumi nobirst, bet atnāk, vienkārši, ir rītdiena, piemēram, padodies tagad. Labi, ja es padodos. Padodies un paliec šajā labi, es padodos, bet tad rītdienā, vai šodienā. Nedomā visu, tu padodies. Kā? Paliec sekundi šī sajūtā. Tu padodies. Ir forši, ir viegli, labi, es padodos. Bet kā darbus darīt dzīves? Nav bet. Tu tagad padodies, esi šajā stāvoklī. Labi. Ir viegli, ir forši tā. Jā. Kas notiek, kad ir viegli un ir forši? Sajūta savā ķermenī. Kas notiek? Kad tu pa īstam paliec tajā stāvoklī. Jau pat es saprotu, ka es neesmu iegājis nekā tāds 100% šādā stāvoklī, bet ir tā atslābums. Nevis iet ārā no šī stāvokļa, bet pamēģini šobrīd šī minūtē totāli padoties. Minūte, tu taču vari atļauties to izdarīt, tev nekas nenotiek. Varu. Viss pieņem šo stāvokli, ka tu pilnībā padodies. Tu beidz cīnīties, beidz meklēt grūtības, beidz meklēt grūtākos ceļus. Patiesībā viss dzīvē ir vienkārši. Tad, ja mēs paši neradam grūtos scenārijus. Un ja visi šie ceļi ir vienkārši tavā priekšā, tev atliek tikai padoties, un šī laimes atslēga ir padošanās. Es tiešām nevaru komentēt, ka mans dzīves ceļš ir kaut kāds super grūts. Es jau to apzinos, ka es pat uzlieku sev tagad tu atkal ārā no tā stāvokļa. Tu pat nejūti. Jā, es aizgāju ārā no viņa. Jo man jau atkal miljons domas ir galvā. Jā, tas ir tavs trauksmēnais prāts. Minūti pabūt stāvoklī, kurā tu padodies. Labi. Zinu, ko es tagad iedomājos. Es cenšos aiziet, un tad es iedomājos, bāc, Inga, tu neesi. Atkal, ja? Es mācos 4. kursā arī sebā, un es neesmu izdarījis darbu, kas pagājušajā nedēļā bija jāizsniedz. Es par viņu iedomājos vienkārši šajā mirklī. Un tad tu vari redzēt, kā prāts
tevi kontrolē un kā prāts tev neļauj atslābt, kā prāts tev neļauj patiesībā būt ar sevi, kā prāts tev neļauj kaut uz mirkli, kad es tev vēlos parādīt to vieglo stāvokli, viņam ir bail tur nokļūt, jo viņš tad vairs nebūs uz 100% atbildīgs par visu, kas notiek tavā dzīvē. Jā, jo prāts eksistē pateicoties tam, ka tev ir miljonas domas, miljonas darbi un viss ir grūti, viņš eksistē uz tā. Viņš barojās no tā. Un tagad es cenšos viņam parādīt, ka ir vēl viens ceļš, kurā var dzīvot super viegli, easy, un viņš tev velk prom, lai tikai tu tur nebūtu. Bet mums ir jāaiziet uz minūti tajā stāvoklī, lai es tev parādītu atšķirību. Es jūtu, es tiešām jūtu, ka var nokļūt tādā stāvoklī un ir forši, bet vienalga jautājums tev. Es to visu tā kā spēju arī meditācijās iegūt, tādu tiešām atslābumu un foršu sajūtu, bet ir atkal jautājums tev, kā tad ikdienā tolerēt to visu, lai ir ar vieglumu, piemēram, tās lietas, visas, kas ir jāizdara. Šis jautājums nāk no prāta. Jā, no prāta, bet man tā ikdiena atnāk, un tā rītdiena atnāks, un es to darīšu. Rītdiena neatnāk. Tur ir tā lielākā problēma, ka rītdiena vienmēr paliek rītdiena. Tev ir tikai šodiena. Tu dzīvo tikai šodienā. Tevis nav rītdienā. Nav, jā. Un rītdiena nekad nepienāk. Vienmēr ir rītdiena. Rītdiena, 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 rītdiena. Vienīgais, kas tev ir šodien, šis moments, no kura tu pat mūc prom, kad es tev prasu, esi minūti šajā momentā. Jā. Un es tev vēlreiz palūkšu. Padodies uz minūti. Šajā sekundē tu esi šeit. Nav nekā cita. Tev ir tikai šis moments, šī sekunde, kurā tu esi šobrīd šeit. Un nav grūti. Ir tikai šis mirklis. Un šī mirklī tu esi tā patiesā tu. Tu neesi tās domas, kuras rodas tavā galvā. Tu esi tas, kur rodas domas. Tu neesi doma par neizdarītu darbu vai par to, ka ir grūti. Tu esi tas, kurā rodas domas. Tad kas tu esi? Sajūti to, ka tu vari pilnībā novērot un vienlaicīgi būt vienkārši. Novērot stāvokļus, kuri atnāk un aiziet, domas rodas tevī, emocijas, bet tu esi pirms domas un pēc domas. Tu esi pirms sajūtas un pēc sajūtas. Tu paliec, bet domas mainās. Šī ir atbilde uz tavu jautājumu. Kā ikdienā dzīvot šajā stāvoklī? Šādi. Kad tu neesi tā doma, tu nekļūsti par to mājas darbu neizpildīto un nesāc viņā dzīvot. Bet tu ieraudzīji, kā tu sēdēji, atnāca doma ne no kurienes un aizgāja nekurienē, bet tu paliki. Tā esi tu. Nevis tā doma, kas atskrēja, un nevis tās 100 domas. Un no tā stāvokļa tu vari darīt jebko, un tas ir viegli. Bet tad, kad tu kļūsti par to visu, ko tu domā, tā ir cīņa, tas ir grūti. Tur ir jāpierāda, tur ir neusticēšanās. Bet tad, kad tu saproti, ka tu eksistē, pirms rodas visas tās domas. Un pēc tam, un arī tev ir jābūt, lai rastos sajūta. Jo tu esi tas, kurā tas viss ir. Tad tu vari ar pilnīgi citu garšu, ar pilnīgi citu sajūtu dzīvot dzīvi. Vai tu jūti šo stāvokli šobrīd? Jā,
Nē, jā. Tā, ar ko es to gribu parādīt. Padoties nenozīmē, ka nekas nenotiek tavā dzīvē. Padoties nozīmē, ka tu neesi tas, kas notiek tavā dzīvē. Tu visu laiku gribi kļūt par to, kas notiek, par to domu, par to darbību, par to. Bet tu vari būt, un tas viss var notikt. Un tie ir divi dažādi stāvokļi, caur kuriem var dzīvot dzīvi. Tā ir tā laimes atslēga. Un tavā galvā tā padošanās ir pēkšņi nekas nenotiks. Kas darīs to, kas darīs to? Tas pats viss notiek. Tavs ķermenis zina, kad viņam ir jāpadzerās, tavs ķermenis zina, kad viņš aizies uz tualeti, viņš zina, kādas darbības ir jādara. Bet tu neesi tās darbības. Tu vari totāli uzticēties tam, ka lietas, viņas notiek, un viņas notiks arī, ja tu nebūsi. Un to ir grūti apzināties, ka dzīve notiek arī tad, ja tu tajā nepiedalies. Ja mēs izņemsim tevi ārā no dzīves, viņa turpināsies. Viņa turpināsies. Padoties ir uzticēties, ka bez tavas kontrolas tāpat viss notiek. Jo prāts ir tas, kurš tev paziņo, ka mums ir jādara šis un šis ir tik grūti, un ja mēs to tagad grūti izdarīsim, tad mums tagad būs baigā vara, mums būs superīga sajūta, jo tas, kas ir viegli, neskaitās, bet tas, kas ir grūti, ir vērtīgi, un tad es būšu ar vērtīgajiem. Tas ir prāts, tā ir viņa konstrukcija, kurā viņš tev ir ievilcis iekšā, un viņš saka, dzīvo tur. Bet tu esi kaut kas vairāk. Tu neesi tā konstrukcija. Un tad ar vārdiem padodies, es tev saku, izkāp ārā un saproti, ka tu eksistē. Ārpus tām domām arī. Ka tavu vērtība nav tikai tajā konstrukcijā. Un tas stāvoklis īstenībā ir viegls. Un tur ir tā laimes atslēga. Un caur to stāvoklī tu arī atklāji to, kas tu gribi būt. Tāpēc, ka tu ļoti labi vari sadzirdēt, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ko tu gribi darīt, ko tu negribi darīt, ko tu vairs nedari dēļ pienākumu tikai. No tā stāvokļa tu spēji atšifrēt, kas ir tas, ko tu dari aiz tā, lai būtu vērtīga, lai būtu laba vai labāka, un ko tu dari patiesībā priekš sevis. Jo tā laimes atslēga, ko tu meklē, tas ir atrast sevi. Bet tu jau esi. Tu meklē sevi kaut kur ārā, tu meklē sevi kaut kādās nodarbēs, vēl kaut kurs. Bet tu jau esi, un tu meklē to, es kā tu teikt, kā es varu atrast šo glāzi? Es tev saku, kur viņi ir? Viņi ir. Tu saki, nē, bet kā es varu atrast glāzi? Viņi ir. Paņem. Tu saki, nē, es nevaru. Man jāmeklē glāze. Tu jau esi. Tev tikai ir sevi jāierauga un jāatšķir, ka tas viss, ar ko tu nodarbojies un ko tu dari, tā neesi tu. Bet tās ir lietas vienkārši, kur tu esi izlēmusi darīt, ko tavs prāts ir izlēmis darīt, lai pierādītu savu esību. Un tad, kad tu sāc dzīvot no šīs pozīcijas, tad tu sāc saprast, ko man gribas, kas man patīk, ko es patiesi vēlos. Nevis priekš citiem. Vai tu esi bijusi šajā stāvoklī, darot kādu lietu? Ka tev patīk tik ļoti, ka tu sāc atšķirt to stāvokli, tu vienkārši dari. Tā es jūtos, kad es strādāju ar cilvēkiem. Man ir viena darbība, kas man ļoti, ļoti patīk, kur es... Kas tas ir? Kur es vairs nedarīšu, ja es pārdevu uzņēmumu šodien. Vakar, jā. Jā. Kāpēc tu to izdarīji?
Tāpēc, ka es gribu vairāk. Vairāk, lai būtu kas. Lai atkal būtu vērtīga, jo tu neesi pietiekami laba. Nu, tur dažādi. Bet jā, nu labi, par to tur vēl viens atsevišķs stāsts. Es gribēju pajautāt tev. Nu, piemēram, sestdienās ej 8:30 uz treniņu. Kā tu iet to ar šo sajūtu uz to treniņu 8:30? Es zinu, ka te no rītiem agri arī. Kas ir tas tās domas? Nu, domā, ar kādu sajūtu sevi uz treniņu? Nu jā, kad tu celies un ej un dari. Ar šo te laimīgo sajūtu, nu, kad tu esi resursā. Es vienkārši sevi tik ļoti mīlu, ka es to daru priekš sevis. Es nedaru to tāpēc, lai iemīlētu sevi. Tā ir arī atšķirība. Lielākā daļa cilvēku iet tur, lai sevi iemīlētu. Bet es eju tur, jo mīlu sevi. Jā, es arī esmu. Man nav grūti tāpēc. Okay. Un tā es daru pārsvarā visas lietas. Nevis lai iemīlētu sevi, bet jo mīlu sevi. Un tad es to daru no tā stāvokļa. Un tad automātiski atkrīt lietas, kuras es nedaru. Jo viņas nesakrīt ar to sevis mīlestības valodu. Izklausās labi. Tā pati darbība, bet no cita stāvokļa. Viņa nav cīņa. Ko tu paņemsi no mūsu šodienas sarunas priekš sevis? Jāatlaiž, viss ir jāatlaiž un jāizdomā. Vienkārši jābūt. Jāpasēž un jāpadomā. Ja nav jādomā. Nē, nav jāsēž. Labāk nav jāsēž. Nav jādomā, jo domājot daudz. Ja domāts, es ļoti daudz domāju, un varu vēl daudz domāt. Jā, te ir jāatlaiž domas. Un vienkārši jābūt. Un kā domā, pie kā tev tas var novest, ja tu vienkārši ļausi sev būt un padosies? Ko tu satiksi sevī? Vēl foršāku cilvēku. Vai tu esi gatava viņu satikt? Pats labākais tas, ka pret apkārtējiem un apkārtēji noteikti par manīm tā kā domāt, ka jau viss ir lieliski. Nu, tad tas būtu droši vien tas, kad... Skaista, gudra, tev viss ļoti labi dzīvē ir sakārtots, par ko var sūdzēties. Jā. Atšķirība ir tā, ka tie ir ārējie faktori. Mēs nekad neredzam cilvēkā iekšā, kā viņš jūtas. Un tu ļoti labi nesā savu masku, jo tu esi priekš citiem. Tas diezgan profesionāli, labi, kas nesā aktieris. Jā. Tāpēc arī ir tā sajūta, ka visiem citiem nekad nebūs saprotams, jo neviens nezina, kā tu iekšā jūties sevī. Tāpēc arī nav jēgas priekš citiem dzīvot. Nav gan, jā. Es tev gribu pateikt paldies par to, ka tu atnāci šodien un noteikti šī nebija standarta saruna par svaru, tāpēc, ka svars nav tava problēma. Tas ir sekas. Sekas tam, ka tu neesi ar sevi. Un svars mūsu ķermenī, viņš vienmēr kalpo mums. Viņš nav pret mums nekad. Jo, ja tev nebūs svars, tu nerūpēsies par sevi. Tu noliksi sevi pēdējā vietā, varbūt tu tik tālu aizies kaut kādās, nezinu, citās lietās, kad vispār nepievērsīs savu uzmanību, jo citi būs svarīgāki. Svars vienmēr ir par to, ka viņš atgriež mūs pie sevis, lai mēs iemācītos bez nosacījuma mīlestību, lai mēs iemācītos sevi pieņemt jebkuros nosacījumos, lai mēs iemācītos sev pieņemt jebkurā veidolā. Arī tad, kad tu it kā neizskaties tā, kā tu esi izdomājuši pēc žurnāla vāka, bet tad, kad tev ir tas savs ideālais veidols,
tu aizmirsti viņā ielikt to laimes atslēgu. Tu vari sasniegt savu ideālo svaru, vari savu ideālo izmēru, tu uzvilksi to ideālo kleitu. Bet vai no tā būs jēga, ja tu nebūsi laimīga tur iekšā? Protams, ka nē. Protams. Es esmu tur bijis savā ideālajā svarā. Tieši tā. Tam nav nekāda sakara ar laimi. Nē, nav. Un tu to laimes atslēgu meklēji tad darbā, tad tur finansēs, tad vēl kaut kur tad svarā. Bet tā laimes atslēga ir tevī, tur, kur es tev šodien parādīju. Un tad, kad tu atslēgsi tos ārējos faktorus un atnāks atpakaļ pa spirālīti pie sevis, tā, kur ir tā laimes atslēga? Lūk, kur viņi ir. Tur, kur es tev jau meklēju. Es tev jau meklēju. Kādu laiciņu, vai ne? Superīgi, ļoti, ļoti tā kā forši. es tev saku paldies, ka tu atnāci un ļauj man ieskatīties sevi. Tad kā paldies, es gribu tev uzdāvināt savus produktus. Es nezinu, vai tev kāds no tiem ir, bet varbūt tev meklējot sevi, ikdienā palīdzēs kaut kas no tā, kas tur ir, un tu varbūt atradīsi kādu atbildi jaunu priekš sevis un atgādinājums par mūsu tikšanos. Tā kā paldies tev! Paldies tev liels! Droši vien gribās apskauties. Paldies tev liels! Noteikti. Paldies tev! Paldies! Mans lielākais droši vien šoreiz pateicība ir paldies, man nav dāvanas, bet gan jau tu par to neko nepadomāsi. Nē, es par to nepadomāšu. Mana dāvana ir tā, ka tu atnāci, tāpēc, ka tas ir atbalsts tam, ko es daru, un es uzskatu, ka tas ir lielākais paldies no tevis, ka tu atsaucies, ka tu esi te, jo tas ir tāds, es tiešām uzskatu, ka ne katrs var atnākt. Un ne katrs var atvērties, un es ticu, ka tu man parādīji tikai varbūt aizberga augšdaļu, jo mēs pirmo reizi. Nē, tur jau tā lieta, kas nespēja tāda būt, es ļoti atklāti. Un tāpēc no sirds es tev saku paldies par to, ka tu man ļāvi ieskatīties daļā tevis. Paldies. Tiešām, paldies. Bija superīgi.